Es, piemēram, kad būvēju māju, es nesu krēslu potenciālā viesistabā un sēdēju meža vidū un skatījos riņķī, ko es redzēšu no savas viesistabas. Mēs, kad sākam būvēt māju, mēs par to nedomājam. Mēs visu nošķūrējam. Tas, ko tu pieminēji par tiem melenājiem, pēc būtības man vajadzētu saukt jau vismaz kaut kādu pirmo iespēju gūt tajā brīdī, pirms es pasaucu to buldozeru, kas visu nolīdzina. Nav tā, ka mēs uzreiz varam pateikt tā. Man vajag 500 kvadrātmetru māju un viss. Ko tas nozīmē? Kas ir māja? Katrai ģimenei cita, ko nozīmē ģimene. Jā, par to mēs ļoti daudz runājuši. Un līdzīgi ir arī par dārzu. Man kaut kā vienmēr asociējās, ja tu taisi dārzu, tad tas ir uz ļoti ilgu laiku, jo kamēr viss ieaugās, kamēr viss uzplaust. Bet es saprotu, ka īstenībā tā nav. Tu vari arī to visu mainīt, modificēt, atbilstoši tavām vajadzībām un kādā brīdī kaut varbūt pārtaisīt pavisam savādāk. Piemēram, kā mēs šeit redzam, tur, plauktiņš vāze augs. Ja mēs viņam noslaukam putekļus, viņš varētu šādi stāvēt 10 gadus. Puķi jāpalēj un varbūt bišķi lielāk izaugs. Ja? Bet viss pārējais būs statisks un kārtībā, kā apsolīts. Jā. Dārzā tas nav iespējams. Esiet sveicināti Svetbank mājokļu sarunās. Nereti izvēloties savu īpašumu vai pat varbūt būvējot jaunu īpašumu, mēs pamatā koncentrējamies uz to iekštelpu stāvokli, iekštelpu platību un nedaudz novārtā atstājot to, kas varbūt notiek aiz šīm te ārdurvīm ārpusē. Kaut gan tas, kas notiek ārpusē, nav nemaz tik mazsvarīgi, jo skaidrs, ka šī dzīves telpa, kas ir aiz ārdurvīm, šis pagalms, šī apkārtne ir ļoti būtiski, jo tā principā paplašina šo te jūsu dzīves telpu. Tā ir vieta, kur jūs varat atpūsties, sportot, iespējams pat strādāt. Tādēļ noteikti šis ir tas faktors, kam noteikti ir jāpievērš uzmanība. Es šajā jomā neesmu liels eksperts, tāpēc šodien uz sarunu esmu aicinājis tiešām ekspertu ar lielu pieredzi. Pie manas studijā šodien ir Ancis Birznieks, dārzu mākslas uzņēmuma Galantus dibinātājs un vadītājs. Sveiks, Anci! Jā, sveiki! Labdien! Jā, kā es minēju, tev ir liela pieredze, un tā lielā pieredze pat ir izmērāmā skaitļos. Tev ir 25 gadus, tu jau vadi šo te uzņēmumu. Un, pirms šī ieraksta, pirms kā saka, pogas nospiešanas, kad mēs sākam ierakstu, tu jau arī padalījies ar savu pieredzi, un es redzu, ka tiešām tu esi ļoti, ļoti zinošs. Un saki no savas pieredzes šo te gadu laikā, vai tu redzi to arī, ka mūsu iedzīvotāji kaut kādā ziņā ir mainījuši paradumus un vairāk pievērš uzmanību tieši tam, kas notiek ārtelpās, vai šīs ārtelpas kļūst savādākas, mainās mode, mainās vajadzības. Varbūt sāksim ar šo, varbūt varētu ieskicēt. Jā, ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Un kā tu jau tajā ievadā minēji, tad ārtelpa ir daudzas šīs funkcijas. Un iespējams, dažas ir tādas pat arhetipiskas un tādas, ko varbūt mēs pat neminam bieži un pat varbūt neiedomājamies, bet īstenībā viņas noteikti kaut kur mūsu smadzeņu dziļumos eksistē. Tas ir pirmkārt, tā ir drošības sajūta, māju sajūta, miera sajūta. Ja, un tās ir droši vien vienas no svarīgākajām vispār, ko nozīmē mājoklis, ko nozīmē sava vieta, sava vide. Ja, un ārtelpa ir būtisks paplašinājums un ļoti svarīgs paplašinājums. Ja, teiksim, arī ir ļoti daudz pasaulē pat veikti klīniski pētījumi un grāmatas sarakstītas par vides un dārza un apstādījumu pilsētvidē nozīmi pat mentālā veselībā un tā tālāk. Ja, tad tas ir nepārvērtējami, jāsaka. Ja, tad ārtelpa ir ļoti svarīgs aspekts. Pat ja mēs viņu nesaprotam, viņš pa laimi uz mums jau strādā. Ja, tas ir viena no labajām lietām. Tad katrs koks, krūms, puķe, zāle principā ar mums strādā. Pat ja mēs to nosacīt neesam izvēlējušies vai pat nevēlētos, tā ir labā iedarbība, kas notiek. Otrā jautājuma daļa par to, kas ir mainījies. Jā, gadi skrien, un es šajā nozarē darbojos jau apmēram 30 gadus kopumā. Un esmu cēlies no dārznieku ģimenes un uzaudzis laukos un dabā un dārzā. Un jā, sākot 90. gadu beigās dārzu biznesu, jāsaka, ka viss ir radikāli mainījies. Pirmkārt, mainījusies ir izpratne, kad mums to vajag. Pirmkārt, kas var atcerēties 90. gadus, tad daudz kā vispār nebija tāda elementāra lieta, kur nav vēl kaut kāds luksus, ja, un ko varētu teikt arī par tādu speciāli veidotu dārzu, kurš varbūt nav tikai saimnieciskiem mērķiem, bet kaut kādam estētiskam baudījumam.
Un diezgan bieži bija klientu jautājums, kāpēc kaut kas maksā, jo redz, kur mežmalā aug koks vai pat aug aiz sētas aug zāle. Ja? Nē, tas, kas sēd, jā, bet reku viņa aug, kāpēc tas maksā? Nu, tad šobrīd mēs par to noteikti vairs nerunājam, un jāsaka, ka es varētu piekrist, ka kaut kādos pēdējos 10 gados droši vien drīzāk varētu teikt ar sociālo tīklu attīstību, ja? Jo tas ir ļoti ērts un mums katram reāli pieejams, pirkstu galos pieejams informācijas nesējs. Un mēs esam ļoti tuvu jebkādai pieredzei un iedvesmai. Ja, tātad, ja es atceros 30 gadus atpakaļ, tad mums bija varbūt, latviski pāris mācību grāmatas, kā veidot dārzus, dažas bildes un tā. Un parādoties internetam un tagad sociālajiem tīkliem, tad mēs varam pilnīgi mierīgi, piemēram, stundas laikā normāls lietotājs atradīs, 50 skaistākos pasaules dārzus, kuriem var sekot pa dārzam, var sekot, tad viņš atradīs, piemēram, 50 labākos dārzu dizainerus, kam var sekot. Ja? Wow, ja? Tā informācijas masa būs vienkārši dramatiski liela. Un es domāju, tā ir tā pirmā lieta, kas ir nākusi, es domāju, mums kopumā pa labi, un otrs ir kopējā labklājība. Ja? Tātad mēs dzīvojam, manuprāt, ļoti labi. Mums ir laiks domāt par to, ko man vajag, ko es vēlos, kā es dzīvoju, kā mana ģimene dzīvo. Ja? Tad mēs lielākā daļa sabiedrības esam ārpus tā izdzīvošanas modusa un mums ir laiks, kā saka, jau kaut ko padomāt un baudīt. Un tajā brīdī normāls vesels cilvēks noteikti nonāks pie tās vides, kurā viņš dzīvo. Ja? Tādā plašā kontekstā. Jā, viennozīmīgi. Man liekas, tu minēji 90. gadus, man uzreiz tāda asociācija pirmā tās kaut kādas lielas strūklakas, droši vien tur ķieģeļu sētas un kaut kas tāds masīvs, tāds grandios, lai droši vien arī kaimiņam parādītu. Vai pat ne kaimiņam kaut kāds. Es domāju, pirmkārt, nauda bija kaut kā savādāka izpratnē, jo iespējams, ja viņu bija iespēja daudz nopelnīt, tad iespējams mūsdienu izpratnē viņa nāca kaut kā varbūt kaut kā neticami ātri un kaut kādā ziņā nevarētu teikt viegli, jo laiki bija skarbi. Ja? Bet viņa tā kā pēkšņi bija un varbūt kādam viņa nokrita tā kā maiss uz galvas, ja? Un likās, ka tā būs mūžīgi. Un mēs ejam to evolūcijas ceļu, redz mūsu padomju laika mantojums, ja? Ar tādu šaurību komunāliem dzīvokļiem un kaut kādā ziņā tādu, varētu teikt, nekārtību vai nolaistību, ja, un viss juku laiki, ja, un tad pirmais, ko mēs darām, mēs tā kā varbūt nonākam līdz tādai pamattīrībai mājokļu sakarā. Eiro remonts klasisks piemērs, ja, ka mums galvenais sākumā bija, taisnas sienas, viss skaidrs, viss tīrs. Ja. Nav svarīgi no kāda materiāla, nav svarīgi, tur, ko mēs elposim vai kā mēs tur jutīsimies, ja, bet viss ir tīrs, tur plasmasas loks. Ja. Un tad mēs ejam uz priekšu, un tad mēs domājam, pagaid, varbūt koka loks, un tā tālāk. Ja, un sākam domāt par krāsu, par telpu, par kaut kādu sajūtu. Ja, un līdzīgi arī ārā un dārzā mēs esam evolucionējuši. Un, protams, katram tas ceļš ir cits, un arī šobrīd, pavērojot jaunbūves, ļoti daudzus gadiem stāv vienkārši smugs zaļš zāliens, un varbūt tur ir tūjas perimetrā, lai piesaktos, un cilvēkam varbūt tas pilnīgi neuzrunā, un viņš nemaz neiedomājās, ka viņam to vajag, un viņam to varbūt vienkārši nevajag, un viņam ir citas prioritātes. Palaid robotiņu, viņš tev pļauj zāli, un tev vispār nav par to jādomā. Un tas ir tāds basic līmenis, man vienmēr ir tāds kā joks, ja, kad dažreiz es arī, piemēram, vai sociālos tīklos vai redzu kaut kādu bildi, un cilvēks saka, dārzs beidzot gatavs, kad ir tā ainava, kad ir tikai tas zāliens un varbūt tas dzīvžoks. Man liekas, man drīzāk tā ir, kā es nezinu, gleznotājam tā ir audekls, uz kura beidzot jāsāk kaut kas darīt. Ja? Tas ir tas pamats. Man vienmēr liekas, nē, te dārzs ir tikko, iesākts, ja? Un gatavs. Viņš ir manā izpratnē, kad viņš ir kaut kādā ziņā emocionāls, personīgs un kaut kādā ziņā iesaistošs, ja? Ar elementiem, ar dinamiku, ar kaut kādu. Viņš ir kā sarunu biedrs, teiksim tā. Tā kā ir tas zāliens, droši vien es varu tur pameditēt un tā, bet man tas būtu pamās. Ja? Man vajag kaut kādu dinamiku un kaut kādu mainību un sezonālu attīstību, ja, un kad viņš kļūst par manu sarunu biedru. Bet ir kaut kas mainījies, es domāju, šobrīd. Tad tendences ir mainījušās, un tad uz ko vairāk šobrīd, kas vairāk cilvēkiem ir interesants? Tā ir vieta, kur atpūsties, tā ir vieta, kur, pasportot, kur pavadīt laiku ar bērniem, vai ir kaut kāda tendence, kas biežāk izpaužas, vai tomēr tas vairāk ir tās tiešām, lai būtu skaisti?
Un paskatīties pa logu to visu. Šis ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums un ārkārtīgi ietilpīgs, jo līdzīgi kā mēs kā personības savā dzīves ceļā esam kaut kādās dažādās attīstības stadijās vai vecuma grupās, līdzīgi arī ar dārzu. Un es domāju, arī pat cilvēku mājokļi, ja viņi tā paskatīsies, bieži vien tas mājoklis diezgan ir mainījies. Piemēram, ja mēs paskatītos 30 gados, kā mūsu dzīves telpa ir mainījusies, acīm redzot, mēs mainamies un mainās tā telpa. Un ar dārzu ir līdzīgi. Un, protams, es arī nosaukšu kaut kādas tās aktuālās tendences, bet skaidrs, ka visu pār vienu kārti ir ļoti sarežģīti mest, jo tas īsti nebūs patiesi. Un joprojām būs cilvēku grupa, kam tas dārs, man viņu galīgi nevajag, priekš, ka man tas dārs un tā. Un otra, kam, tas ir pirmais solis un māja ir pabeigta un šausmas viss ir finansiāli iztukšoti, emocionāli iztukšoti un dārs bišķi var pagaidīt un tad ir tie, kas varbūt ir jau pagaidījuši un cilvēkam ir, 35, 40 gadi un viņš ir pirms 10 gadiem draugiem zvērējis, ka viņš nekad neko nestādīs, tas taču viss ir kaut kas traks un pēkšņi viņš saprot, sāk interesēt un viņš sāk skatīties un sāk lasīt, un viņš brauc un pērk un stāda un sāk darboties. Ja? Tā ir tāda evolūcija, ko mēs katrs ejam attiecīgi tam savam ceļam, bet skaidrs, ka ir kaut kādas kopējas tendences un jāatzīst, ka man nepatīk runāt par tādām, dārs nav varbūt gluži apģērbs, kur mums ir rudens ziemas kolekcija un tad atkal vasaras, un katru gadu viss sākas no jauna. Laimi dabā viss katru gadu sākās no jauna, bet dārzos varbūt es drīzāk teiktu ir kaut kādas dekādes un tādas tendences, tad tur noteikti var nosaukt. Pirmkārt, Covid bija ļoti tāds liels influenceris, kā mēs vispār atkal atklājām, ka mums ir ārtelpa. Ja? Mēs pirmkārt atklājām, ka mājas ir forši, otrkārt mums ir dārzs vispār forši. Ja? Un visā pasaulē pēkšņi dārzi piedzīvoja tādu savu renesansi un cilvēki atkal viņos atgriezās un pamanīja viņus. Viņiem bija, bet viņi kaut kā bija viņus aizmirsuši. Un skaidrs, ka pirmkārt mēs Latvijā esam atkal atgriezušies, tātad mēs izgājām to, ka mēs sākumā visu nopucējām, tad mēs sākām saprast, varbūt tas sterilitāte nav vajadzīga, un tād viss ir smuks, un es taču neravēšu nevienu vagu, bet tā varbūt man liekas, varbūt es gribu baziliku izaudzēt, vai varbūt burkānu, jo man varbūt ir bērni, kuriem es gribu parādīt, ka tas burkāns nav veikalā, tas ir dzīves produkts, viņš izauga, un mēs kopā varbūt kaut ko iesējam vai iestādam ābeli, un viņai būs pēc gadiem augļi, Tātad process un līdzdarbošanās, tātad šis te praktiskais dārs, viņš ir joprojām ļoti estētisks, saucamie virtuves dārzi, paaugstinātas kastes, tātad dārs, no kura mēs reāli varam ieiet, noplūkt, apēst, pievienot tējai, barbekju un tā tālāk. Kāpēc gan ne īstenībā, vai ne? Jā, un viņš var būt minimāls, viņš var būt viena poda tilpumā, uz terases, kur man nav baziliks, es nezinu, timjāns un vēl kaut kāda, un viņš var būt arī, līdz pat vagām, kur es tiešām pats izaudzēju, varbūt kartupeļus savai ģimenei, un man patīk, vai es nezinu, kādam manā ģimenē tas patīk, bet to var noformēt estētiski, tā var būt daļa no skaista dārza, es tur varu iet un atpūsties un justies labi un arī aicināt ciemiņus un kaimiņus un lepoties ar to. Tad tas ir tā viena no, es domāju, tādām paliekošām tendencēm, kas ir ienākusi pēdējā 10 gadē. Otra noteikti tendence, kas ir tāds vispārējais pasaules vilnis, kur mēs ar kaut kādu nelielu nobīdi vienmēr pieslēdzamies, ir saucamie anglisks termins naturalistic planting, dabai tuvi stādījumi, dabai tuvi vizuāli, dabai tuvi dārzi. Tādi, protams, paspilgtināti. Tā ir tā pļauja tajā meža malā, vai ne? Jā. Tāda, bet idealizēta un tāda dinamiska un mainīga un ļoti krāšņa un tāda veida stādījumi, kas ir ienākuši caur tādu jau kustību, kas sākās apmēram 80. Holande, Vācija, Lielbritānija. Tur ir tāds ļoti spilgta personība Pīts Odolfs no Nīderlandes, metrs šobrīd apmēram ap 80 gadi, bet spilgtākā zvaigzne šobrīd mūsu nozarē pie debesīm ar projektiem visā pasaulē. Arī man un manai komandai ir bijusi iespēja apceļot ļoti daudzus šos te dārzus un iedvesmoties. Jāsaka, vienkārši iespaidīgi. Un tā. Tas, protams, ir atstājis iespaidu, un tā. Jā, un tad ir tādas, es teiktu, piemēram, runājot arī vēl par šis te naturalistic planting, nenozīmē dabisks dārs, tas nozīmē
paspilgtināta, varbūt tāda dabas kopēšana, bet joprojām tas ir izteikts dārzs. Un vēl viena spilgta tendence, kas ienāk un arī jau kādu laiku ir šeit, ir tiešām dabas gan atstāšana, gan ielaišana dārzā tādā izpratnē, ka tā varētu būt īsta, piemēram, pļaviņa. Ja, ko es varbūt nepļauju, nevergoju, nelaistu, nevedu augsni, ja, tad arī īstenībā neinvestēju, kas ir kaut kādā ziņā arī, manuprāt, ļoti izdevīgi. Vai, piemēram, ja Latvija ir bagāta ar skaistiem dabas resursiem un skaistām vietām, ja mēs nākot iekšā ar savu jaunbūvi esam tādi jūtīgi un saprātīgi, nevis atkal tā pēckomunālā dzīvokļa sajūta, ka vispirms visu, atnāk tur traktors, visu nones, viss ir tīrs un būvlaukums un sākam. Ja? Un izrādās, tur priežu mežs, un tur bija skaisti melenāji, brūklināji, ja? Un tos visus kāds aizstūma vai kādam bija vienalga. Ja? Tad man liekas, pirmkārt, pasūtītājiem ir bijis vienalga. Ja? Un es kā pasūtītājs esmu atbildīgs, ko es iegūstu un kā es ar to rīkojos. Ja, piemēram, manā dārzā būtu šāds te melenājs, ja? Es noteikti kaut kādus stūrīšus atstātu viņam, un es nesaku, ka tur nevajadzētu būt varbūt perfektam mauriņam, bet tas kontrasts, šī saspēle vai ar to pļaviņu vai kaut kādu tādu, ja kas būtu vietai atbilstošs, mērogam atbilstošs, tas būs fenomenāli. Ja, tas būs kaut kādā ziņā it kā ļoti vienkārši, bet tas būs perfekti. Ja, un dārzā mēs vienmēr runājam līdzīgi kā interjerā par dinamiku, par kontrastiem, ja, par kaut kādu saspēli, ja, par tādām lietām. Ja, un, ka trīs tādas galvenās tendences, tas, ko tu stāsti, es tagad saprotu, ka siltumnīca pilsētvidē tas ir pilnīgi atbalstām īstenībā. Ja to gribas savu burkānu, savu gurķīti, savu dilli. Jā, arī siltumnīca ietilptu tā virtuves dārzā, cik es dzirdu nozarē, tad tieši pašas siltumnīcas varbūt ir nedaudz nokritušās, bet joprojām ļoti aktuāls. Jo redz, atkal, mūsdienu dārzos mums ir jādomā par multifunkcionalitāti. Ja? Mums ir, jo mēs vairāk atradīsim pielietojumu kādam, es nezinu, konkrētai vietai vai zonai vai dārza telpai. Es pie tam par dārzu runāju kā par dārza telpu vai precīzāk telpām. Līdzīgi, ka mums mājokli ir dažādas istabas ar dažādu nozīmi un dažādas zonas ar dažādu emociju un sajūtu un noskaņu. Arī dārzā vismaz mēs kā profesionāļi cenšamies radīt šīs te dažādās zonas un kas ir svarīgi, mēs cenšamies arī, lai viņas nav varbūt tādas visas uz dēlnas uzreiz. Lai ir tas atklāšanas prieks un kaut kāds piedzīvojuma prieks un intriga. Ja, un siltumnīca viennozīmīgi var būt arī multifunkcionāls. Ja, viņa var būt ļoti produktīva, ka tur ir tomāti, gurķi un tā un salāti apakšā un viss notiek, bet tikpat labi viņa var būt tur, eleganta un tīra un tur es esmu redzējis cilvēki piekar skaistu lukturi pie griestiem un apakšā ir varbūt klubkrēsls un piemēram, marta pirmā saule, kad dārzā ir augsts un nekā nav, tad tur ir ļoti silts un forši. Jā. Kad man liekas, tā māksla ir ieraudzīt tam visam tās vairākās puses, atrast tam īsto vietu, īsto apjomu, kas mani neapgrūtina, kur es jūtos labi, un eksperimentēt un doties uz priekšu. Jā. Tas, ko tu iepriekš stāstīji, pieķeros vienam vārdam, ko tu pieminēji, tā bija evolūcija. Man kaut kā vienmēr asociējās, ja tu taisi dārzu, tad tas ir uz ļoti ilgu laiku, jo kamēr viss ieaugās, kamēr viss uzplauks, kamēr tā ābele izaug un sāk dot pirmos augus, tad tu viņu to izdari, tev tas ir jāizdara, un tas ir tiešām uz ilgtermiņu, tu viņu nevar aiztikt. Bet es saprotu, ka īstenībā tā nav. Tu vari arī to visu mainīt, modificēt, atbilstoši tavām vajadzībām, un kādā brīdī varbūt pārtaisīt pavisam savādāk. Kāda ir tā praksa? Tas ir, es domāju, šeit atkal ir vairāk runa par katru no mums individuāli. Ja? Skaidrs, ka laikmets kopumā ir daudz ātrāks. Ja mēs runātu, 50 vai 100 gadu atpakaļ, tad skaidrs, ka tāda lieta kā dārzs bija daudz praktiskāks. Kaut kur rietumos viņš bija noteikti arī estētisks. Ja? Un viņš tomēr tika varbūt par viņu domāts kā par tādu statiskāku. Piemēram, Rundāli jau nav, pēdējā 10 gadē tapis projekts, ja, kas ir vienkārši ar neticamu vērienu un, starp citu, arī viens no varbūt ievērojamākajiem Eiropas dārziem, ja, bet ļoti tādā izteiktā stilistikā. Bet tad
svarīgākais ir tas, ka mainība kāda ir mūsos un uz ko mēs esam gatavi. Un tas ir arī atkarīgs no mūsu interešu līmeņa. Ja cilvēks kārtīgi sāk interesēties par dārzu, man cilvēks gan jāiedvesmo, gan nedaudz varbūt es negribu teikt jāsarūktina, bet jāsagatavo, kad ja es sāku dārznieka ceļu un gribu viņu iet, man jārēķinās, ka tas, ko es izdarīšu šodien, man pašam visdrīzāk pēc 2-3 gadiem liksies, šo nevajadzēja tā, un tam taču bija jābūt citā vietā, un šitas augs ir tik liels izrādās, un tai kokaudzētā viņš bija tāds mazs smuks, kā kāds kucēntiņš, un tagad 3 metri un visu aizsadz. Un tā puķa iznīka, un šī atkal savukārt ir visu pārņēmusi. Ja? Tātad, ja es eju to padziļināto ceļu, tad man dārzs obligāti mainīsies. Obligāti. Ja tur man jābūt gatavam, kad šo nost un to klāt, un tas vispār ir garām, un paiet vēl 5 gadi, un šitas arī viss bija, tas taču kaut kāda vakardiena, un tagad es tur aizbraucu tur vai nopirku šito žurnālu, un tur viss ir tik smuki, un tas ir dabīgi, ja tāds ir dārznieks, un īstenībā droši vien, kāpēc cilvēkiem vajag to dārzu, varbūt ir tieši šis, ja, ka es te izpaužu savu iekšējo radošumu, ja, varbūt es ikdienā, es nezinu, piemēram, strādāju bankā, un sēžu pie ekrāna, esmu mierīgs, uzvalkā, kārtīgs, kluss, skaista vide un tā, bet man ir kaut kas varbūt mežonīgs un dabīgs, un to es mierīgi atrisinu savā dārzā, pārstādot, stādot, piekūstot, esot priecīgs, esot varbūt kādreiz bēdīgs, jo kaut kas nomira ziemā, nosala vai vēl kaut kā. Ja, tas ir mans ceļš, ja, un es kaut kādā ziņā izbalansēju to savu prasību pēc dabas un pēc līdzdarbošanās. Ja, es radu. Ja. Dārzs īstenībā ir kaut kādā ziņā dievišķs process, ja mēs varam ielikt sēklu un wow, te ir ja, kaut kas kosmisks. Ja, tā kad dārzs ir ļoti mainīgs. Ja. Protams, ir cilvēki, kas dārzu joprojām uztver statiski un normāli. Es teiktu, ka dārzs, ja tas ir labi veidots dārzs un tā, viņš vajadzētu kalpot kaut kādus 10 līdz 20 gadus, un tas, ko es jau ar savu 30 gadu pieredzi redzu, kad tie 15, 20 gadi ir tāds optimāls lielums, jo arī 15, 20 gados diezgan būtiski mainamies mēs paši. Ja tātad, piemēram, ja es savu mājokli un dārzu iekārtoju, es nezinu, 25 gados, un, piemēram, es nezinu, man ģimenē ir viens bērniņš, tad pēc 20 gadiem šim bērniņam ir 20 cik gadi, un varbūt viņam ir 2 brāļi un māsas, kuri arī jau ir pusauģi, un tā tālāk. Ja, tad šie te cikli ir apmēram tie 15, 20 gadi, un tie liek noteikti pārvērtēt dārzu, jo tad, ja ienāk ģimenē bērni, tad tur parādīsies slitkalniņi un baseini un batuti un šūpoles un tā tālāk. Un pēc 20 gadiem tas iespējams viss būs prom, vai varbūt stūrītī būs maziņš, jo kādreiz atbrauc mazbērni, un lai viņiem tur ir kur paspēlēties, vai atkal tas nāks ar tādu lielu vilni atpakaļ, kad varbūt man ir 20 mazbērni un es viņiem darbojos, ja, un tad viss ir viņiem, jo man ir laiks, man vairs nav jānāk uz darbu, un es tagad visu veltu sevi dārzam un mazbērniem, piemēram. Ja. Tā, ka dārzs iet līdzi tam mūsu dzīves ritmam, un ja mums ir enerģija un iespējas, tad super, tad mēs atliek tikai sekot. Ja, un tā. Bet, gribēju arī tev vaicāt, kas ir tas pareizākais brīdis, kad vajadzētu aicināt šo dārznieku, šo dizaineri uz savu īpašumu? Jo tieši tu ļoti labi ieskicēji. Ja? Mēs sākam būvēt māju, mēs par to nedomājam. Mēs visu nošķūrējam, fokusējamies tagad uz tās mājas būvniecību. Tas ir pats svarīgākais, un iespējams to pārējo mēs aizmirstam. Un tas, ko tu pieminēji par tiem melenājiem, tas nozīmē, ka pēc būtības man vajadzētu saukt jau vismaz kaut kādu pirmo iespēju gūt tajā brīdī, pirms es pasaucu to buldozeri, kas visu nolīdzina. Bet droši vien tas varbūt arī ir nedaudz pārspīlēti. Kas ir tas īstais brīdis? Zini kā, laikam jau tomēr jāatzīst, ka neko mēs savā dzīvē nevaram nokavēt vai nepaspēt to, kas mums ir paredzēts, ja? Vai kas ir tas mūsu ceļš, kurā mēs tā kā veidojam to savu rakstu. Ja? Tas, ko mēs runājam, varbūt kādam liksies joprojām, taču kādi melināji, man taču viņi ir vienalga, un varbūt es par viņiem pa īstam sapratīšu pēc 10 gadiem, un tad bija tas brīdis, kad viss kārtībā, kas bijis, ja, tad man jādomā, varbūt būs nākamie melināji, uz kuriem es paskatīšos savādāk. Grūti pateikt. Redz, es negribētu tā teikt visiem, ka noteikti visiem jāstiep pie sevis ir ainam arhitekts vai vēl kaut kas jau, un jāsāk jau pirms tur mājas novietojumi, bet
ja cilvēkam tā tēma interesē, viņš visdrīzāk pats jau palasīs, painteresēsies, parunāsies, varbūt pakonsultēties. Ja? Īstenībā, ja godīgi, nevienmēr vajag kaut kādu, tur lielu speciālistu. Bieži vien, ja cilvēks pats, es teiktu, pirmais darbs, kas jāizdara, es esmu noskatījis Gruntsgabalu. Manuprāt, mēs visi īpaši pirmo mājokli un māju, tas ir tāds romantisks notikums. Es vēroju kaut kur braucot pa piepilsētām un tā. Cilvēki būvē māju un skatos divi tādi jauni vai vidēji jauni cilvēki enerģiski tur kaut ko roku un dara un tā. Un es varu derēt, tie ir saimnieki. Un otrkārt, es varu derēt. Pēc gada viņi labprāt sēdēs uz terases un malkos vīnu vai zapcūdeni, un noteikti vairs nebūs tie, kas bija, jo tā romantiskā jūsma, kā vienmēr dažreiz noplok vai virzās citā virzienā, kas ir dabiski. Un līdz ar to es teiktu, ka pirmais, es mēģinātu objektīvi novērtēt, kas man ir. Tā kā atvērti, ja nevis es tikai fokusējos uz māju, jo tas taču ir tāds ieguldījums, un man taču vajag to māju, bet pišķi paskatītos plašāk. Ja? Un tas jau ir tas jautājums, vai es tur esmu, vai tā ir mana vajadzība. Jo neviens jau nevar pateikt, un ir cilvēki, varbūt, kam atkal ir finansiālas iespējas, tad viņam būs tur dizainers tāds, dizainers šitāds un vēl tāds, un tie visi brauks un taisīs programmas un vizualizācijas un viss notiks. Ja? Bet runājot par tādu, teiksim tā, normālo cilvēku, te būtu tā mana iekšējais kompass, ja es izstaigāju, man ir lieli koki. Tad, ja man arhitekts uzliek mājas akli, nesaku labi, es saku viņam, vai tu man vari ielikt 4 mietiņus, kur ir uzliktās mājas stūri, un tad pastaigāt atkal, kur ir viesistaba. Es, piemēram, kad būvēju māju, es nesu krēslu potenciālā viesistabā un sēdēju meža vidū un skatījos riņķī, ko es redzēšu no savas viesistabas. Es staigāju un zināju, kur tieši būs virtuves galds, kur es sēdēšu un ko es redzēšu. Ja? Tas ir par to. Ja? Un tai brīdī, tad jau es saprotu, man ir šāda vērtība, man ir tāda vērtība. Ja? Es noteikti obligāti izvērtētu un pat, kā saka, es negribu mest akmeni kolēģu arhitektu dārziņā, bet ļoti svarīgi ir klientam pašam vismaz uzdot jautājumus vai iedziļināties, piemēram, saules ceļš. Ja? Vissvarīgākā lieta mūsu platuma grādos - gaisma, vēlreiz gaisma. Ja? Tātad tik daudz es esmu redzējis, kaut kādā ziņā nepareizi novietotas mājas, ja bieži vien arī cilvēki ekonomijas nolūkos, ko tur arhitekture, kur tur taču ir tas gatavais projektiņš, lai tik ved, lai tik liek un būs taču lētāk un ātrāk, bet tā jūsu dzīves telpa, ja varbūt tie daži simti vai pat tūkstoši īstenībā ir kritisks ieguldījums labbūtībā, ja, kas iedos varbūt jums, 10 vai 20% dzīves kvalitāti, 20 gadiem, wow! Kurš var izrēķināt, cik tas maksā? Ja? Tā, kad ēkas novietojums, ko es redzu, kas ir kaimiņos, kas ir manas ielas sajūta, kas ir mana ciemata sajūta, ja, un tā tālāk. Bet pirmkārt, Gruntsgabals, ja, lieli koki, varbūt reliefs, kurš ir īstenībā iegūms, ja, kas tur aug, un tā tālāk. Ja, tad bieži vien arī cilvēki iegūst jau vecus dārzus. Ja. Atkal, es neplēšu visu nost, ja, vai tur, lauku māja, tur viss ir, kas tur vecmāmiņas, tas viss nedara. Mierīgi paskatāmies, varbūt tur ir kaut kādi super akcenti, kas mums iedos, piemēram, koks. Ja. Ir tāds teiciens Japāņiem, ka labākais laiks iestādīt koku bija pirms 20 gadiem, bet otrs labākais ir šodien. Ja? Tieši tā, ja mēs visu nozāģēsim, ja, un lai ko mēs stādītu, tas paņems gadus. Protams, mūsdienās, un mums ir tā veiksme Galantus projektos, mēs jau daudzus gadus strādājam ar dižstādiem, tad mēs varam uzbūrt dārzu, praktiski gatavu uzreiz. Ja? Tas vienkārši maksā kārtīgi, ja? Bet ja man jau ir kaut kādi šie te akcenti, wow, tie ir bez maksas, ja, un man varbūt pret viņiem saudzīgi jāizturās, un viņi ir gatavi, un man nav jāgaida 20 gadi, ja, un varbūt arī tā ēka izskatīsies pilnīgi savādāk. Jā, man liekas, ka te ir jāizšķir, man liekas, ka tiešām divas dažādas situācijas. Viens ir tiešām, kur tu saki, esošs īpašums, kur jau kaut kas ir, un tev droši vien daudz vienkāršāk, jau tu esi tur dzīvojis, tu vari jau apmēram vizualizēt, kas tev prasās, vai ko tu gribētu redzēt pa to logu ārā, un tas otrs ir tad, kad tu būvē pilnīgi kaut ko jaunu. Un ja tu būvē, man liekas, pirmo reizi šo te īpašumu, ir ļoti grūti tas, ko tu saki, saprast, kurā brīdī kas man prasīsies, kas man būs vajadzīgs.
Jo skaidrs, ka varbūt tas lielais koks tev liekas, ka viņš noēnos, bet varbūt tieši otrādi viņš vasarā tev dos to noēnojumu, kas tev drusku atveldzēs. Varbūt tev nebūs tik karsti tieši tajā telpā iekšā. Tā kā tas ir. Vēl viens, manuprāt, ļoti vienkāršs padoms cilvēkiem braukt uz to vietu un tiešām tur, taisīt piknikus un tā, un necensties vienmēr aizbraukt tikai pusdienlaikā, kad ir super saule, bet braukt no rīta, braukt vakarā, braukt ziemā, braukt vasarā, rudenī un tā, jo mēs vēl sajutīsim, piemēram, vēju. Ļoti svarīgs faktors. Ja? Īpaši, ja tās ir kaut kādas, jauni ciemati vai gludas vietas bez lieliem kokiem. Ja? Varbūt vējš viena no tādām nosacīti problēmām vai lietām, par ko jāpadomā. Ja? Tā tad atkal, ja? Kā es novietošu, kur ir terase un tā tālāk. Ja? Tā, kad to faktoru ir daudz un arī šeit īstenībā, ja? Manuprāt, gan internets var ļoti labi palīdzēt, ja? Kad kaut vai vienkārši rakstam iekšā, kas ir tie pirmie soļi, kā man to pareizi darīt. Kā visam, ja mēs gribam nopietnu labu rezultātu, ir jāpiestrādā. Ja? Ir jādomā par to. Bet tajā internetā, ko tu saki, nav tā, ka tomēr tur ir kaut kādas vairāk vai mazāk modes tendences. Ja ir šobrīd graudzāles modē, tad droši vien, ka viņš ir pilns internets ar graudzālēm. Internetā ir pilnīgi pilns spektrs, ja, no totālas bezgaumības līdz super labiem piemēriem, viss pa vidu un vēl daudz pāri malām. Bet jāsaka godīgi, atkal tas ir par mērķtiecību. Īstenībā par manu iekšējo pasauli, jo visdrīzāk es atradīšu kaut kādā ziņā to, kas ar mani runā. Skaidrs, ja mēs tur ieskriesim uz 3 minūtēm, jā, visdrīzāk mēs nedabūsim to, kas būtu vajadzīgs. Daudz ko dabūsim, bet vai tas ir tieši tas, ko man vajag? Bet, ja es tomēr kaut cik iedziļināšos, es visdrīzāk atradīšu arī to, kas mani uzrunā, un tad jau atkal paroko nedaudz dziļāk, jo es negribētu teikt, ka cilvēkam, kurš vispār ar šo visu nav saistīts, ka viņš uzreiz iesus, ka viņš pats radīs kaut kādu, viskaistāko pasaules dārzu, kurš būs pilns ar augiem un nenormālām dažādībām, ja, un dizaina elementiem. Noteikti ne. Ja? Viņš sāks ar kaut kādu kopējo noskaņu, un tad jau painteresējoties un palasot tālāk, var saprast, kur man nonāk. Bet vēlreiz, manuprāt, pat bez visa tā, jautājums ir konkrēti par katru cilvēku pašu. Tātad es ieeju savā potenciālajā gruntsgabalā. Es tā kā mēģinu nomierināties, mēģinu vienkārši pastāvēt, paskatīties apkārt, sajust, kur spīd saule, no kurienes viņa uz mani spīd, ja? Kas ir apkārt, kas ir aiz sētas. Varbūt aiz vienas sētas jau ir, kaimiņš, kurš ir, maigi sakot, ārkārtīgi saimniecisks un ir savācis visu, kas pasaulē ir liekas, ja? Un nav ne žogu uzbūvējis, ne dzīvu žogu uzlīdz. Skaidrs, tātad, šeit man ir jāpiesacās. Un tad varbūt otrā pusē mums ir, milzīgi logi cilvēkiem no viesistabas vai guļamistabas uz mūsu īpašumu. Tātad atkal mūsu abu interesēs, abu kaimiņu interesēs būs varbūt šo lietu parisināt. Ja? Un daudzas lietas jau pašas no sevis definējās. Ja? Tad pirmkārt es redzīgi, tā kā saka, ieskatos, ko es redzu. Un varbūt nevienreiz es teicu, vakarā, rītā, lietu, vējā, ja, un tā. Tā, ka tas ir tas pirmais mājas darbs iedziļināties, un otrais mājas darbs būt objektīvam. Un vislabāk, līdzīgi kā mājoklis, es domāju, jūs cilvēkiem arī šeit palīdzat un pamācat, ka nav tā, ka mēs uzreiz varam pateikt tā, man vajag 500 kvadrātmetru māju un viss. Ja? Ko tas nozīmē? Kas ir māja? Katrai ģimenei cita, ko nozīmē ģimene. Jā, par to mēs ļoti daudz runājuši. Un līdzīgi ir arī par dārzu. Man patīk, ka arī par māju un par dārzu runājot, mēs saucam to par tādu programmu, ja, ka cilvēks var pat sarakstīt. Līdzīgi kā mājām. Man vajadzētu, veļas telpu, tur stājas veļas mašīna, žāvētājs, mēs esam 5 cilvēki, tātad man vajag kur gludināt, ja tas ir tik kvadrātmetri. Ja. Es kaut varu nostāties pie gludināmā dēļa un paskatīties, cik man vajag. Viss pierakstu 10 kvadrātmetri. Man liekas, tagad raksturo savu ideālo klientu. Tu droši vien gribētu, ka tev atnāk ar tādu. Nē, bet es raksturoju cilvēku, kurš mērķtiecīgi grib labi ieguldīt laiku, naudu un saņemt no tā vislabāko rezultātu savai ģimenei un sev. Ja. Un tāpēc mēs runājam par tādu, varbūt, kā saka, ieteicamo variantu. Līdzīgi par dārzu. Es padomāju, kas man interesē, kas manai ģimenei interesē, vai mums kādam vispār interesē dārzs vai, piemēram, viņā darboties. Neinteresē? Ok. Zāliens, robots, ja, varbūt laistīšana, vai varbūt nē, vai varbūt atstājam kaut daļu vispār nepļaut, jo kāpēc tērēt naudu uz to, kas mums tik ļoti neinteresē, jo zāliens īstenībā dārgi maksā, ja, tur augsni atvest, noplanēt, tiesēt, laistīt visu, mēslot, ņemties ļoti daudz laika un tā. Un daudziem kļūst par hobiju, kas interesanti, ja. Un tā. Un tad varbūt atkal
Nu, jā, bet varbūt man interesē vairāk. Un mēs runājam bērni, varbūt praktiskās lietas, es gribu kaut ko izaudzēt, lai apēstu. Un galvenais, tad varbūt es nesāku uzreiz tur, 100 kvadrātmetru vai 1000, ja? Es mierīgi sāku kaut ko izdaru vienu, paskatos, ok, ir labi. Un esmu gatavs, kā mēs runājam, elastīgi jau uz kaut kādām izmaiņām, jo pieņemt, ka, kā saka, parasts cilvēks paņems un kaut ko baigo uzburs, un tas uzreiz viss būs super. Visdrīzāk nē. Es saprotu paralēlis, ka mēs reiz gatavošanu kaut ko jaunu, ko tu taisi to, tāpat tās eksperimentē, tad vairāk tieši pipariņas, tad tur sālīti, tad vēl kāda varbūt kaut ko jaunu, paskaties, kas piemetams klāt. Ļoti labs piemērs, jā, kad beigās arī sanāk. 10. reizi taisot, pirmkārt, mēs esam jau tādi pārliecināti, mēs pat visdrīzāk vairs neskatāmies receptē un sāli un piparus beram uz sajūtu, nevis uz svariem, un viss sanāk, un ir ļoti garšīgi. Un līdzīgi šeit, ja, kad es tā kā apbružājos, gribot, negribot, uzkrāju zināšanas, uzkrāju pieredzi, ja, un tā brīdī, man liekas, viss arī labāk sanāk. Bet vienmēr atcerēties, dārzs ir kaut kādā ziņā process. Pat māja un interjers ir savādāk. Mēs vienmēr nedaudz diskutējam, ja teiksim, šobrīd var vizualizācijas uztaisīt. Interjeru var uztaisīt tā, ka praktiski nevar atšķirt fotografija vai vizualizācija. Un dārzam jau ir līdzīgi. Un kaut kādā ziņā tam ir gan plusi, gan mīnusi, jo interjeram, piemēram, kā mēs šeit redzam, tur, plauktiņš, vāze, augs, ja mēs viņam noslaukam putekļus, viņš varētu šādi stāvēt 10 gadus. Puķi jāpalej un varbūt bišķi lielāk izaugs. Ja? Bet viss pārējais būs statisks un kārtībā, kā apsolīts. Yeah. Dārzā tas nav iespējams. Dārzs ir dzīvs, jo pamat elementi ir augi. Ja? Pat dārzā, pat vienas sezonas laikā, ja mēs runājam par, ziemcietēm, ja? Vai graucāliem vai kaut ko tādu, puķiem, piemēram, ja? Tad ziemā viss tur ir beidzies, tur nekā nav. Zeme. Ja? Pavasarī sāk augt, un varbūt rudenī ir mūsu augumā kaut kāds milzīgs augs, un atkal pēc tam viņa nav. Ja? Dramatiskas izmaiņas kaut kādā ziņā. Ja? Līdz ar to tur arī nav tik viegli parādīt šo te bildi. Cilvēks tā kā viņai pieķerās, bet tas nav ķieģelis, kur var nolikt. Tas, man liekas, kas man bija uz laiku uz mēles gala, es gribēju prasīt par augu izvēli. Tagad es esmu apskatījies uz skaisto bildi tajā Pinterestā vai kādā citā no šīm platformām, un es gribu šādu dārzu, un tad es eju meklēju šos te augus. Un tad droši vien, kad ir jāņem vērā tas, ko tu minēji, to, ka tas augs nestāvēs uz vietas. Iespējams, ka šis augs nav paredzēts vispār Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Iespējams, vēl kaut kādi. Kas ir jāņem vērā? Kas ir tā, varbūt tas tas bāzes lietas? Mēs tā ejam baigā tādā tumšā mežā iekšā. Augu izvēle ir ārkārtīgi sarežģīts process, ļoti radošs, ļoti aizraujošs, bet jārēķinās, ka nav vienkārši. Ja? Un es neapņemos tādu 5 vai pat 50 minūšu laikā tā kā iedot kaut kādas vadlīnijas, lai cilvēki tagad rītdien paņem piekabi un dodas uz audzētavu, ja? Tur noteikti būs ārkārtīgi daudz vilšanos. Atkal, kā vienmēr, tātad, ja mēs paši gribam darboties, tad, ja es gribu sākt, tad es vai nu interesējos, vai arī es paļaujos un rēķinos, ka man daudz kas būs pilnīgi greizi. Ja? Jo dārzs ir ārkārtīgi komplekss. Ja? Tātad, pirmkārt, lietas, ko mēs neredzam. Ja? Mēs redzam vizuāli, ka mums ir augsne, ja? Bet mēs nezinām, kas viņā ir iekšā. Tātad mums pirmkārt būtu kaut kas jāsaprot, mēs varam iedurt lāpstu. Un es domāju, latviešiem visiem ir asinīs bišķiņi no zemnieka, ja? Lai gan daudziem mums liekas, ka mēs esam tālu no dabas un laukiem mēs neesam. Ja? Ir citas nācijas, kas ir daudz, diemžēl tālāko pilsētā un neko vairs no tā pat ģenētiski nesaprot. Mēs saprotam un ieduram lāpstu, parokam. Melns vai balts vai māls vai smilts, ja? Tas jau mums varētu iedot kaut kādu virzienu. Ja? Otrkārt, kā mēs runājam, vai mums ir lieli koki un ēna, vai tur ir pilns ar saknēm. Es sapratu, ka es pavēru Pandoras lādi. Jā. Es saku, tas ir, mēs pat par augiem vēl nerunājam. Jā. Un tad atveru Instagram, un tur ir tāda dobe, un viss tur zili zaļš un rozā, un tik skaisti, un liels un mazs, un krāsains, un smaržo laikam, un tā vismaz tā raksta. Tā. Bet kāpēc brauciens uz tādu audzētā var būt liela vilšanās? Šo gan es gribētu noskaidrot. Es teicu, ka tas varbūt tas obligāti būs milzīgs prieks, un var gadīties neliela vilšanās vienkārši ar domu, ka mēs esam gatavi eksperimentam. Ja? Jo pat profesionāļiem liekot kopā augu kompozīcijas, visdrīzāk kaut kas nestrādās. Ja? Piemēram, pie tam mēs runājam, piemēram, ir tāds termins ziemciete vai daudzgadīgs lakstaugs, kas ļoti interesanti. Daudzgadīgs. Mēs visi uzreiz labprāt pieņemtu, ka, piemēram, tie ir daudz 10. Ja?
Ja? Nē, izrādās, daži daudzgadīgi augi ir pamatā 2-gadīgi, ļoti labi jūtas, varbūt 4-gadīgi. Daži daudzgadīgi augi ir, es nezinu, ja mēs dosim vietu ielai, piemēram, pieminēja piparmētru. Super, pamēģināt iestādīt labā dobē piparmētru. Pēc 2 gadiem jums būs piparmētras dārza. Ārkārtīgi agresīva kultūra, ļoti spēcīga sakņu sistēma. Īstenībā totāli nezāle, no kā grūti tikt vaļā. Ja nav savā vietā, ja nav savā apjomā, un ja nav skaidrs, ko es ar viņu darīšu. Ja? Un tā ir ļoti daudziem augiem. Ja? Daži sējās, daži iet uz priekšu saknēm. Ja? Nenormāla konkurence savstarpēji. Ja? Tur to rakursu un to slāņu ir vienkārši bez jēgas, nerunājot, ka augstums ziedēšanas laiks, jo es varu sastādīt visu skaisti un, piemēram, nākamgad maijā uzzied visi 10, un pēc tam visu gadu visi zaļš. Bet kaimiņiem maijā 2, jūnijā 2, jūlijā 2, augustā 2. Wow, tie droši vien skolā gājuši. Ja? Tā, tas ir, to mēs te neiedosim tādas receptes, bet vēlreiz, ja ir interese cilvēkam, gatavība eksperimentam, jāsāk. Jo es bieži dzirdu cilvēku domā, man bail un jāpalasa vēl un jāpašķirsta vēl, un tad jau pēc 2 gadiem es zināšu labāk. Nē, labāk sākam kaut ko darīt, un tad tā lieta sāks ritēt, un mums veidosies kaut kāda sava pieredze, un mēs izrādās sāksim lasīt, jo, piemēram, arī audzētavā, ieiet audzētavas mājaslapā, tur pa katru augu ir tekstiņš normāls, ja? Un viss, un ja gribam iesitam Googlē, tur būs vēl miljonus bildes un miljonus tekstiņu visās valodās, kur mēs varēsim izlasīt to pieredzi. Un tad izrādīsies, ka vienā fórumā kādi trakie par to diskutē mēnešiem par šo te varbūt vienu augu. Ja? Vai, piemēram, tīri, lai parādītu, cik interesanta tā dārza pasaule. Galantus latīniski nozīmē sniegpulkstenīts. Tas tāds mūsu uzņēmuma nosaukums un simbols. Un kaut kad pirms daudziem gadiem es uzgāju internetā, Facebookā ir tāda galantofīlu grupa, kur ir cilvēki no visas pasaules, kas ceļo pa kalniem un meklē sniegpulkstenīšus dabā, un paši viņus rada. Un, piemēram, dārgākais sīpols tiek pārdots, piemēram, par 600 sterliņu mārciņām. Ja? Viens sniegpulkstenīšs. Un tā ir vesela komūna visā pasaulē, kas ir kā traki. Ja? Latvija ir bagāta. Beidzot, mums ir kaut kāds resurss. Un ne tikai. Un tā ir par daudz ko. Ja? Tur ņemsiet jebkuru kultūru. Peonijas, hortenzijas, tas ir tādas redzamās lietas, ko pat visiem patīk, ja, bet arī daudz sīkākās lietās, ko mēs te nepieminēsim. Ja. Izrādās, ir cilvēki, kas ir reāli iedziļinājušies, kas pārzina, kas uzreiz varēs iedot visas receptes, kas ir labs, kas ir slikts un tā tālāk. Ja. Un pat runājot vēl sīkāk par augiem, teiksim, es nezinu, paņemsim skaistu puķi, kas šobrīd zied un ir pilna ar tauriņiem un bitēm un kamenēm, ehinācija un vēl ārsniecības augs un tā tālāk. Tur ir simtiem šķirņu un droši vien katru gadu vēl tiek selekcionētas 5 klāt. Un izrādās, ka arī šķirņu starpā, piemēram, ilgmūžība atšķirās. Ja? To pat bieži vien audzētava varbūt pirmajā gadā nevar jums pateikt. Ja? Tagad tas viss ir tāds... kaut kādā ziņā, es negribu teikt laimes spēle, nē, tās ir ārkārtīgi plašas, dziļas zināšanas, bet tas neliedz cilvēkam eksperimentēt, darboties. Piemēram, man kaimiņš vienreiz viņš stāda, un līdzīgi kā tu minēji, es skatos, tas augs nav tas nav mūsu klimatam, tas ir no Grieķijas, kaut kur tā es esmu redzējis atvaļinājumos, siltajās zemēs. Es viņam tā uzmanīgi saku, klausies, tu zini, ka varbūt nesanāks, visdrīzāk nākam pavasar varētu nebūt. Viņš saka, es zinu. Man vienkārši patīk, ļoti patīk. Viņš saka, man patīk gan stādīt, gan es pavasariņu izrakšu, stādīšu kaut ko citu. Man patīk strādāt dārzā, man patīk darboties, man patīk skatīties un tā. Super. Ja ir šāds mindsets, tad viss ir kārtībā. Ja mēs eksperimentējam, mēs mācāmies, mēs atklājam, arī mums augu valsts ir būtiski paplašinājusies, droši vien ar kaut kādā ziņā ar klimata izmaiņām, ja, kad tas, ko mēs 20 gadu visur teicām, rakstījām, nē, tas nav mums, to nestādiet. Tātad mēs sakam stādam un sanāk un visi forši. Tā, ka, tā pasaule plešās un viņi ārkārtīgi interesanti. Jā. Viennozīmīgi cilvēki dažādi un noteikti tā, kad tu saki tev kaimiņš, kurš stāda, viņš no tā ķer kaifu, jā, un droši vien ir kādi tādi cilvēki, kas saka, Ants, es gribu šeit skaistu dārzu, un es negribu tur noteikti, sasmērēt savas rokas. Un tāpēc mēs nonākam pie tāda loģiska jautājuma, kādas ir izmaksas uz šo, kā vispār aprēķināt. Ja man ir
kaut kāda brīvā platība savā zemes gabalā. Kā es varu aprēķināt, cik man izmaksās dizains, cik man izmaksās varbūt tavu pakalpojumu, pēc tam to visu apstādīt, vai to mēr kaut kā kvadrātmetros pēc platības vai pēc sarežģītības. Visvairāk to mēr eiro. Jā, to es domāju, kā tos eiro noteikti apmēram. Jā, vismaz saprast kaut kādu diapazonu, par ko mēs runājam. Atkal šeit būtu, atkal nebūs vienas mērauklas, jo situācijas ir ārkārtīgi dažādas. Ja, teiksim, pirmkārt, mūsu vēlmju līmenis, vajadzību līmenis, jo vēlmes un vajadzības nevienmēr ir viens un tas pats. Gruntsgabala lielums, kā jau teicām, esošā situācija. Ja, piemēram, augsne var gadīties, ka man tā augsne jau ir piemērota tām idejām, kas ir manā galvā. Tātad man viņa der, bet varbūt kāds ir viņu visu aizstūmis un man ir tikai ķieģeļi lauskas un smilts, ja, un dārznieks saka, ka vajadzēs augsni. Ja, un mūsdienās viena krava augsnes maksā tur, virs 300 eiro. Ja, un ja man vajag, 20, es ātri varu pakalkulēt, kāds ir budžets tikai dabūt, lai man tur ir kaut kas vispār varētu augt. Tas ir augsne tikai. Ja. Tā, kad es drīzāk varbūt runātu par tādiem lieliem soļiem, ja, kad tas gan būtu ļoti labi, ka cilvēki diezgan skaidri arī sevi vai savā ģimenē, vai tad, ja es gribu šo te dārzu, ka es diezgan skaidri sāku ar to, ka, pirmkārt, cik man tas ir vajadzīgs, ko es no tā iedomājos, kā mēs runājam, uzburu to bildi, vai tas ir tikai zāliens, vai tur ir kaut daži elementi, varbūt viena dobe vai terasīte sakārtot, un tad, vai varbūt es eju vēl tālāk līdz, tā kā bildēs, ja, Instagramā, un tā skaists, kur viss ir gatavs, ja, un tā. Un tie ir pilnīgi dažādi līmeņi. Es teiktu, ja mēs runājam par kaut kādu pamatu, kas ir šis te zālieni, tur, dzīvžogi celiņi, tie ir 1000 budžets tādā ziņā, tur, 5, 10, 15, 20 tūkstoši atkarībā no platības, ja, jo mēs, piemēram, arī piebrauktuvi un celiņu, kas ved uz mājas durvīm, redzam kā daļu no dārza. Bieži vien es redzu, ka cilvēki, protams, to jau viss ir izdarījuši, un tad tik sauc, dārza dizaineri vai dārznieki vai nav. Tā ir obligāta prasība jebkuram projektam, ka tu māju būvē. Jā, bet īstenībā, ja cilvēks grib ļoti pārdomāt uz šo te kopējo projektu, es jau arī uz to te ceļu un segumu skatītos kā daļu no dārza kopējās idejas. Lūk, tad tas pirmais kaut kāds solis būtu šie te 5, 10 tūkstoši. Es teiktu, ka tai gadījumā ja var dabūt kādu, speciālistu uz konsultāciju, kas varbūt maksā tur, 100 pāris simtus, tas jau ir labi, un vairāk tur tā dizaina tādām lietām nevajadzētu tērēt, jo droši vien arī tās mūsu vajadzības ir piezemētas, vai varbūt mēs paši esam gatavi mācīties un eksperimentēt un darīt visu paši, kas ir fajn. Arī internetā un tīklos ir ļoti daudz dari pats sērijas padomu un pieredžu, kur var ļoti labi iedvesmoties. Tas ir laiks, tas ir savs resurss, un visdrīzāk mēs varam iegūt par normālu naudiņu labu rezultātu, kurš ir atbilstoši mūsu izaugsmei. Nākamais solis varētu būt tie kaut kādi, tur tie 5, 10, 15 tūkstoši, un tad varētu būt varbūt lēciens, kaut kādi 50 tūkstoši budžets. Tur jau mēs varētu runāt par kaut kādu izteiktāku dekorativitāti, tur jau mēs varētu runāt par kaut kādu jau dārza projektu, cik liels vai plašs vai mazs, tas būtu jau diskusijas jautājums, un tur atkal vajag manas šīs te vajadzības, un ja izvēlamies speciālistu, un, piemēram, es nekautrējos uzreiz ar cilvēku runāt par naudu. Starp citu, kas vēl ir mainījies pēdējos 30 gados, pirms 30 gadiem, nedrīkstēja prasīt, cik jums ir budžets, jo cilvēki domā, tu gribi zināt, cik man vispār naudas, un tad tāme būs tieši tik. Nē, tas vairs sen nav tā līdzīgi, kā būvējot mājokli. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uz ko mēs ejam vispār, jo varbūt viens mēs runājam par kosmosa raķeti, un otrs runājam par, koka velosipēdu. Un īstenībā gan koka velosipēds var būt mākslas darbs, un raķeti arī var būt mākslas darbs, bet jābūt godīgiem no abām pusēm, un tad mēs tā kā netērējam viens otru laiku lieki un ejam pareizā virzienā. Un atkal šeit, tad atkal ir arī industrijā ir sadalīti, ir dažādi līmeņu darbu veicēji, kuri varbūt vairāk fokusējās uz vienu, otru vai trešo segmentu, un kā es teicu, tajā budžetā līdz 50 tūkstoši, tur jau tad noteikti jāmeklē savai gaumei atbilstošu speciālistu, un atkal, kā man viens klients teica, viņš saka, tu zini, es viņam prasīju, vai tas koks ir labi, mēs stādījām kokus dārzā, es teicu, vai šis koks jums patīk, kur viņš ir un kā izskatās, viņš saka, tu man šo vairs neprasi. Viņš saka, es noņēmos mēnešiem, lai starp 7 darītājiem izvēlētos īsto. Ja? Es ļoti rūpīgi veltīju laiku tam.
Tālāk es uzticos. Ja? Un tā, man liekas, ļoti, ļoti laba pieeja, kad nevis lēkāt, ka pirmais, kas man tur Instagramā atvērās vai internetā, ņemam, ja? Bet varbūt patērēju kaut kādus vakarus, ja? Palasu, ja? Mūsdienās viss ir vienkārši pieejams, uzdod jautājumus, varbūt vai paprasa draugiem paziņām, kur, es nezinu, kaimiņam varbūt foršas pieredze vai redzēja, kā viņam tur strādāja, kā cilvēki parunājos, ja? Kā gāja, kas tie pa cilvēkiem, ko viņi var paskatos internetā. Viss ir redzams mūsdienās. Katram dizainam noteikti ir savs portfolio, jā, kaut kur izveidos, kur tu vienkārši pasties un redzēt, kāds ir paveikts. Tērējam laiku uz šo, ja? Un tad noskaidrojam, vai droši izrunājam tā. Tas mūsu plāns ir apmēram tāds, tas mūsu vajadzības tādas, tās manas smukās bildes, to Pinterestu rādam. Mēs prasam klientiem, ielieciet mūsu savā Pinterestā vai iedodiet pieeju. Tas ir svarīgi, mums interesē, kas ir jūsu galvā, ar ko jūs dzīvojat, ja? Kas ir tas mērķis, uz ko mēs gribam iet visi kopā, ja? Nevis man jau tur nekā nav, Nē, viss, kas tur ir, tas ir ļoti svarīgs. Ja mēs prasam tur, es nezinu, žurnāla lapas, grāmatu lapas, cilvēki atnes, viņš ir salīmējis grāmatā daudzas lapiņas, un viņš man šitas patīk. Super, tas ir ļoti labs sākums. Ja? Un tad, kad ir šīs speciālists, ar viņu esam atklāti, vienojamies un darbojamies. Ja? Un tā. Bet turamies pie saprāta taiziņā, kad domājam līdzi. Ja? Nu, varbūt nevienmēr ir viss, kas ir uzzīmēts, tas ir tiešām mums vajadzīgs. Droši uzdodam jautājumus, interesējamies. Jā, tā tad varam pajautāt. Ļoti svarīgs jautājums, jo dārzā viena lieta ir viņu radīt. Otra lieta, kas ar viņu notiks pēc tam, kad pēdējais dārznieks izies pa vārtiņiem. Es gribēju to prasīt īsti. Jā, un tas ir atkal svarīgs, un normāls speciālists to vienmēr pajautās. Ok, es redzu, ka jums te kaut kas nopietnāks briest, vai jums ir hobijs, vai jūsu, es nezinu, dzīves biedram ir hobijs, vai vecmāmiņa te brauks un strādās dārzā, kurš darbosies? Ok, ir kas darbosies, vai varbūt to darīs profesionālis, vai jūs zinat, cik tas maksā, ka, piemēram, reizi nedēļā jānāk profesionālim? Tas maksā daudz. Ok, tad varbūt samazinām programmu vai vēlmes, vai es nezinu, tas jau tad ir, kā saka, pasūtītāja jautājums. Lūk, un tad jau, es nezinu, nākamais etaps ir tie, es nezinu, 50, 100 tūkstoši plus, ja? Tur griestu nav. Jā, tur griestu nav. Nu, tas jau ir tad lauciņš, kur tiešām ir jāstrādā izteikti ar profesionāļiem. Tur ļoti svarīgi ir gan šis te dizaina stadija, gan būvēšanas stadija, gan uzturēšanas stadija, jo par laimi arī, Galantus jāatzīst, mēs strādājam, var teikt, tikai šajā te pēdējā segmentā un jāatzīst, ka arī interesanti, bet Latvija ir labā virzienā un mūsu cilvēki arī pat turīgi cilvēki ļoti daudz reāli interesējas par dārzu. Daudzi reāli savu laika iespēju robežās grib darboties un darbojās savos dārzos. Ļoti daudzi diezgan labi pārzina augus, kas man dažreiz vienkārši brīnums. Tas nozīmē, ka forši sabiedrība ir nobriedusi un mums nav kā atkal 90. Ja cilvēks pa 100 000 pasūtīt dārzu, viņš noteikti vienam neteikt, ka viņš pats grib ravēt dobes, ja, jo tādi taču neravē. Mūsdienās ļoti labprāt arī turīgi cilvēki, kas var atļauties pakalpojumu, ļoti labprāt arī darbojās paši. Noteikti. Tā kā tu saki, visi grib pļaut zāli iespējams. Jā, daudz kur šur tur nav robotu, jo cilvēks saka, man tas ir vienīgās kustības un svaigs gaiss, un es gribu pats bišķiņ piedalīties. Ja, un tā. Tā, kad, un tai pēdējā līmenī tur jau gan, tad tas ir ļoti smalks darbs pie dizaina, ja, jo kāpēc ir šī te budžeta saruna svarīga, piemēram, Galantus gadījumā, mūsu gadījumā dārza projekts visdrīzāk klientam maksā vairāk nekā dažiem ir visa dārza budžets. Ja? Un ja mēs par to neesam izrunājuši, tad kāds no mums dikti viļās vai pat abi dikti viļās. Ja? Tāpēc tā jābūt tādai godīgai sarunai. Ja? Un jo godīgāk, jo skaidrāk no abām pusēm, jo rezultāts būs tāds, ko mēs sagaidījām. Ja? Un tad jau tai pēdējā fāzē droši vien būs tur, es nezinu, vizualizācijas un viss un pārdomāts un mēs, nopietnas dārza projekts mūsu gadījumā prasa reizēm pat vairāk kā gadu tikai projekts, nerunājot par viņa realizāciju. Tā ka tas ir tāds, bet es mēģināju ieskicēt apmēram tos finansu pakāpienus, ja? Un arī īstenībā vismaz es zinu, ka vismaz no mūsu puses tirgus ir kaut kādā ziņā, šai ziņā varētu teikt, Latvijā diezgan labi sakārtojies, ja? Jo, manuprāt, ja uzrunās kaut kāda veida uzņēmumu, visdrīzāk diezgan ātri nonāks pie šīs sarunas par budžetu un
uzņēmumi, piemēram, mēs ļoti atklāti sakām, ja tas nav mūsu lauciņš, tad es labprāt ieteikšu kādus citus kolēģus, kas ir no šī lauciņa, kuri, manuprāt, varētu labi šo te darbiņu veikt. Nu tā ka tur atkal, bet kā vienmēr, kaut kāds mājas darbs būs jāizdara vienmēr. Nu, milzīgs tev paldies, un īstenībā man ir laikam atlicis tikai pēdējais jautājums, kurus tev gribētu uzdot. Ko tu varētu ieteikt, no kurienes tad vislabāk iedvesmoties? Nu, nosauc kaut kādas 3 vietas vai 3, atslēgas vārdus, ko pameklēt šobrīd Google, tiem, kas mūs šobrīd skatās un klausās, ka viņi varētu tagad paralēli iemest un pastīties kaut ko tādu, kas varētu viņus uzrunāt. Kur sākt meklēt? Skaidrs, viens ir tas Pinterest, bet tur droši daudz jāšķirst, bet padod kaut kādu vēl īstenībā, āķīti. Pirmais noteikti āķītis būtu tas pats Pinterests, jo Pinterestam, ja jūs lietojat Pinterestam ir funkcija, jūs uzspiežat uz kādu bildi, viņš uzreiz apakšā iedod jaunu joslu ar salīdzinoši līdzīgām. Pinterests, manuprāt, ir ļoti labs dabūt to virzienu vai virzienus, kurā es redzu, man būtu jāiet. Ja? Tad veidot kaut kādus moodboardus, ja? kur es dabūju kaut kādu, piemēram, cilvēku varbūt iedvesmo kaut kādu, vidusjūrā noskatīta sajūta. Mēs viņu varam uzbūrt arī šeit kaut kādā ziņā, ja tā vieta ir piemērotie vai cilvēkam patīk, angļu vai franču dārs, kur ir varbūt daudz kas cirpts un precīzs un ģeometrisks. Ja? Tas jau arī ir mūsu daba. Piemēram, cilvēks varbūt ir izteikti pedantisks, ja? Viņam nederēs kaut kādas tur pļavas un kad tur viss šausmīgi mainās un kādā brīdī varbūt nokrīt un neizskatās tīrs un kārtīgs. Ja? Cilvēkam vajadzēs skaidru sistēmu un tā tālāk. Ja? Tad mēs katrs instinktīvi to savu moodboardu jau veidosim pēc savas iekšējās balss. Ja? Un kas arī interesanti, visdrīzāk mūsu moodboards un pēc 10 gadiem varētu radikāli atšķirties, kas ir forši. Lūk, tad Pinterestu vajadzētu, jo tur ir arī laba funkcija saglabāt. Ja? Tātad es glabāju, veidoju sajūtas, jo man varbūt, dārs numur 1, un tad ir dārs numur 2, varbūt, ja man ir lielāks budžets, vai dārs tur, sprādziens, ja, kur es atļauju jau visu, kas man patīk. Un pat ar šo daloties, piemēram, profesionāli, mēs noteikti izlobīsim kaut kādu jūsu kodolu no tā, ja, to emocionālo sajūtu un vizuālo sajūtu. Ja? Lūk, otrs noteikti būtu Instagrams, jo pretstatā, manuprāt, Facebookam Instagrams ir vairāk vizuāls, Facebooks būtu vairāk, manuprāt, praktisks. Abi ir gan vizuāli, gan praktiski, bet tad man subjektīvs viedoklis, ja es varu kļūdīties. Ja? Instagrams noteikti būtu labi virzīts uz tādu iedvesmu, ja? un tā. Vēl jāsaka, ja cilvēks tā kā grib pats iet tajā procesā, un tādu cilvēku ir ļoti daudz mūsdienās, es noteikti arī ieteiktu varbūt kaut kādu, kaut online kursiņu 1, 2 vai kaut kur klātienē aiziet, noklausīties, vienkārši saprast, vai tas tiešām bišķi mani velk vai nevelk, un tas nemaksā daudz, un kaut kāda tāda vispārējais sākums, jo ir kaut kādas meistarklasītes un konferencītes un vēl kaut kādi sanākšaniņas un tā. Google jāsit, garden design, dārs dizains un tā, bet arī tur, kā mēs runājam, tur tas spektrs ir baigais, ja, bet atkal sākumā varbūt ejam vizuāli, ejam uz to, kas mūs uzrunā, ja, Es domāju, katram ir labi trenēta iekšējā sajūta, kad šķirstot kaut kādu mājaslapu, ir tā sajūta, šis man liekas, jā, varbūt es redzu, ka šis ir, varbūt, šis izskatās nenormāli dārgi, bet tas jau neliedz man viņu ņemt kā piemēru kaut kādam estētiskajam vai kaut kādām pat, es pieglabāju šo bildi, varbūt tādu es gribu savu iebraukt, vai es pieglabāju bildi tādu, es gribu savu terasi. Tas nekas, ka viņi ir no Amerikas un to ir varbūt, tur miljardieris pasūtījis. Tas nekas, es varu iet uz kaut ko līdzīgu saviem apstākļiem. Ja? Tā, kad manuprāt, internets ir ļoti laba lieta. Dārzu žurnāli nav slikti, ļoti daudz jau specifiskākas informācijas. Viņi nav dārgi uz gadu abonementu. Tas neko daudz nemaksās. Mazāk kā sporta zāles abonements noteikti. Ja? Kāpēc ne? Atkal es varu vienā gadā notestēt. Varbūt pēc pusgadiem man liekas, neinteresē man tas dārzs īstenībā. Sporta zāle daudz aizraujošāk. Ja? Piemēram. Ja? Tā kad, manuprāt, jāvelta tam kaut kāds laiks, jo bez iedziļināšanās parasti cilvēki, kas no sirds darbojās, kaut kā viņiem sanāk. Ja, kad tu esi iekšā tajā visā sanāk, ja, ir cilvēki, kuri paši taisa interjerus, un viņiem tomēr sanāk. Var redzēt, ka varbūt tas nav baigais pro veikums, bet ir ļoti skaisti, gaumīgi un galvenais personīgi. Ja. Man liekas, ko vairāk vajag.
Milzīgs paldies tev, Ants, tiešām šodien par šo sarunu. Mums viņas izvērtās gana gara īstenībā, bet man liekas, ka bija ļoti, ļoti interesanti un aizraujoši tevī klausīties un uzsūkt šo te pieredzi no tevis. Un es tiešām skatītāji, klausītāji ceru arī, ka Ants šās stāstītājs arī jūs iedvesmoja, tāpēc mēs noteikti iedrošinam jums eksperimentēt, sākt ar šo pašu, kā saka, internetu pārlūku pārskatīšanu un mēģiniet. Un varbūt jūs tas gatavais, tas gala ēdiens būs vienkārši fantastisks un kaut kas unikāls, kas vēl līdz šim tirgu nav bijis. Tā kā, lai jums izdodas un tiekamies nākošajās mājokļu sarunās. Visu labu! Jā, paldies un eksperimentējam. Dārzs ir dzīves mainīgs tāpat kā mēs un augam kopā.